Esiet sveicināti šajā dienā. Gribu iesākt ar dzīvības vārdu. Dzīvība. Mums ir vajadzīga dzīvība. Un dzīvība mums ir dota. Mēs neesam miruši. Mirt mēs varam nomirt, bet Dieva gars mūs dara dzīvus. Un Viņš mūs grib darīt pa saviem bērniem. Viņš grib lietot tevi un mani. Viņš grib tevi mainīt. Tu esi viņam dārgs, tu esi trauks, un tikai no tevis ir atkarīgs, vai tu atdosi sevi Jēzum Kristum un paļausies uz Dievu, kas tev ir sagatavojis, ko acis nav redzējuši un prātam nav ienācis. Bet Viņš ir tavā sirdī. Un tad, kad tu pieņem savā sirdī Jēzu, Viņš tad tevi maina, Viņš tevi ved uz šo dzīvības ceļu, un Viņš ir tas pats dzīvības ceļš. Un Viņš tevi vedīs, Viņš tevi mīl, Viņš tevi ļoti mīl, un vienkārši mīli, pienes Viņam slavu, un neskaties uz savām jūtām, vai neskaties, vai kā es izskatīšos, bet slavē tā, kā tu to proti, un tāds, kāds tu patiesībā esi. Un arī visas, ko tu neesi pareizi darījis, lai Dievs tev uzrāda, jo Viņš ir tevi atsvabinājis no grēka važām, un tev nav jākalpo ar savu miesu tam, kas iznīks, bet jāceļās augšā tai dzīvei, kas tev dod pilnību, un tā pilnība ir Jēzu Kristu, un Jēzu Kristu tu vari celties arvien vairāk, jo caur to ceļu, ko Viņš rāda, tās ciešanas, ko Viņš ir izcietis pār cilvēci, lai tu staigātu uzvarā, un pateiktos par šīm grūtībām, kas tavā dzīvē ir, un kurām tev ir jāiziet cauri, un pateikties par to, ka tu esi izgājis cauri, un vienmēr pateikties, un mīlēt arī savu ienaidnieku, jo Dieva ceļš tas ir pretējs nekā pasaule māca, kas ir pasaulē, jo lielāks, kas ir tevī, nevis kas ir pasaulē. Pasaulē tu sacenties, tu pierādi, tu celi savu es celi, bet mums savam es ir jāmirst, jo Viņš mūsos dzīvo, jo Viņš miesā nomira, Viņš miesā tevi uzcēla. Tu esi dzīves cilvēks darīts, un tev ir mūžīgā dzīve. Jēzus Kristus vārdā. Amen.